Ja tu joprojām domā, ka pati tiksi galā ar to, ka gribi pateikt nē, bet pasaki jā, un pati jūties slikti un žēlo sevi, ja joprojām ceri, ka ar gribas spēku un centību iegūsi labāku veselību, attiecības, finansiālo stāvokli, ja joprojām domā, ka darot vairāk un labāk būsi kādam mīļāka, vajadzīgāka un labklājība vairosies, ja joprojām domā, ka piedot sev, pieņemt un mīlēt sevi ir tik vienkārši, kā to pateikt, ja joprojām domā un tici, ka cilvēks var pats saņemties un tikt ar to visu skaidrībā. Mani sauc Inga Bite, esmu klīniskais psihologs, izaugsmes grupu vadītājs, iedrošinātājs, kurš godīgi pasaka, diemžēl tas nav iespējams. Vienīgais ceļš piedzīvot to, ko vēlies, kā vēlies, un vēlēties labākā ir ceļš pie sevis, ar sevi un pretīm sev.